Un tagad varu stāstīt un dalīties ar jums priekā no saņemtajiem traukiem, no brīnišķīgās saimnieces Regīnas. Un pirmie trauki, tie ir Lija. Kas mani visvairāk izbrīnīja, šis dekols. Cik smukas rozītes, kūkušķīvis, apakštase un burvīgā krūzīte. Iedomājieties, kāds būtu skaistums, kad būtu arī centrālie trauki. Tik tiešām ļoti pateicamies Regīnai, kā arī par garšīgajām konfektēm pateicamies, par to, ka šis skaistums nonāca mūsu kolekcijā. Priecēju arī jūs, un noteikti tiksimies kādā no izstādēm. Kolekcijā ne tikai nāk trauki, bet nāk arī skaisti ziedi. Cik brīnišķīgi ir, ka tik dziļā ziemā un tieši Valentīndienā uzzied tik skaisti ziedi. Lielais prieks arī ir par ijas traukiem. Ijas dom, brīnišķīgas rozes un tāda kanniņa. Šai kanniņai ir pazudis vāciņš. Noteikti sastapšu arī viņu. Sarkanais zīmogs, bagātīgi klāts zelts. Interesanti ir arī redzēt šādus buļļona traukus. Vai arī tēju var dzert, vai kaut kam patīk dzert kafiju. Šāds buļļona trauks ar vīnogām ir redzēts arī pirmo reizi. Un šie ir arī tādi retāki buļļona trauciņi. Arī šādas krūzītes, ko ražo jau pirms slēgšanas rūpnīcas. Ļoti maigs dekols un krūzīšu dažādas formas un tilpums. Zīmogs, tas ir iesants. Un es neatceros, lai es satiktu šādas krūzītes veikalos 90. gados. Kā teica saimniece, ka daudz bija dažādu ideju, bet diemžēl tās netika realizētas. Un vēl viena Lija ar vizbulītēm. Pavasarīgs dekols, arī bez centrālajiem traukiem. Un brokastu šķīvītis ar krūzīti, kurš arī bija komplekts. Rīgas porcelāna rūpnīcas. Šāds dekols. Un ļoti labi atceros, ka šāds
Rīta komplektiņš bija arī manās mājās, bērnības mājās, un noteikti viņš atgādinās par manu mammu. Kāds burvīgs, trīsstāvīgs našķu draugs. Lijas šķīvīši ar rozītēm un arī Rīgas porcelāns. Bija domājis arī par to, kā noformēsies, kā klāsies skaistie galdi, kā izcelsies šie skaistumi uz galda. Rīgas porcelāna rūpnīca. Un desertam vēl viena perlamutra vita. Maigas rozītes, šī nav arī lietota. Zīmogs iesen, ļoti skaista smalka. Un cēli bagātīga. Brīnišķīgā vita. Šķīga vita. Dekols interesants. Kūku šķīvītim arī dekols ar kalniem. Bet paskatieties, kāds ir zīmogs. Saimniece, kas atsūtīja šo trievu, teica, ka jau jaunajos laikos jesen īpašnieki šādus dekolus veda no Holandes un jau izdaiļoja traukus. Priecīgi ir tas, ka tika saņemta tāda interesanta vitas trauciņa.